It kā tā iepriekšējā saruna nav bijusi, jūs visu atceraties, bet tagad mums ir jauna bilde iekšā, un uz skatuves aicina Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktoru Vladislavu Marāni. Aplausi. Un Longinesis līdzdibinātāju Emīlis Junģukovu. Lūdzu. Tātad, jūsu dialoga centrālā premisa ir sekojoša. Inovācijas ir galvenais veselības aprūpes virzītājs spēks, dzirdējām arī ekonomikas virzītājs spēks no rīta, taču nereti inovāciju jomas tiek nodalītas kā individuāli sasniegumi. Lai veicinātu uz inovācijām balstītu sistēmu, svarīgi stiprināt ne tikai jaunu uzņēmumus, bet arī nozaru savstarpējo sadarbību. Es domāju, šis ir ļoti labs sākums dialogam. Lūdzu. Paldies un labdien visiem vēlreiz! Es šodien šajā iesākuma uzrunā, kas mums katram ir, domāju runāt par 3 lietām. Eva pirms tam ievadā teica, ka jārunā, kāds cits teica, ka jārunā par 3 lietām, tad es gribētu runāt sākumā par tādu sistēmiskiem izaicinājumiem, tad par inovāciju vidi un arī par to, kā mēs inovācijas Latvijā un inovāciju ieviešanu prioritizējam. Mēs arī sākumā gan uzrunās, gan arī ministra un budžeta komisijas vadītāja sadaļā dzirdējām par to tātad veselības sistēmu. Protams, ka sabiedrība noveco, jeb no otras puses, kas ir pozitīvi, protams, dzīvo ilgāk. Un ko mēs ar šo varam darīt? Un mums arī liekas loģiski, ka skatoties uz sistēmu kopumā, ja mēs ieguldam medicīnā, mēs ieguldam medikamentos, protams, ka būs ietaupījumi. Bet tas izaicinājums ir, kā mēs varam izmērīt katru eiro, kas ienāk, piemēram, medikamentos, un ko viņš mums ietaupa kādā citā sistēmas, teiksim, līmenī ekonomikai, un kāds pienesums ir ekonomikai. Un es domāju, tā ir viena no lietām, kas mums valstiskā līmenī ir jārisina. Piemēram, Pasaules banka ir teikusi, ka ja mēs veselības digitālajos risinājumos ieguldam tiešām mērķtiecīgi un pacientu vajadzībās balstīti, tad mēs varam ietaupīt sistēmai vismaz 15%. Tas ir viens no rādītājiem, un es domāju, ka Latvijā mums ir vairāk jādomā, kā mēs tieši Latvijas līmenī varam šos te mērījumus veikt. Tāpat arī, protams, jau šodien minētie ieguldījumi profilaksē, gan primārajā, gan sekundārajā profilaksē. Tas arī šķiet diezgan loģiski, ka šie ieguldījumi mums ietaupīs stacionāra līmenī. Cilvēki varēs vairāk ārstēties mājās vai varbūt nesaslimt pavisam, bet atkal jau kā mēs varam pāriet uz šāda veida sistēmu. Es tieši arī šajā nedēļā klausījos Somijas pieredzi, un Somijas kolēģi arī stāstīja, ka šobrīd tas ir viņu valsts viens no galvenajiem mērķiem, bet tas paņem gadus, lai veselības nozares sistēmu pārveidotu tā, lai tiešām lielāks fokus būtu uz prevenciju un profilaksi. Un šeit mēs varam, protams, arī palīdzēt ar inovācijām, tā skaitā, protams, ar inovatīviem medikamentiem, kurus, ja mēs varam ātrāk lietot, ja pacientiem ātrāk tiek uzstādīta diagnoze, viņi var lietot labākos un viņiem piemērotākos medikamentus, protams, ka tie ietaupījumi būs. Un jāsaka, ka arī, protams, farmācijas nozare kā tāda pielāgojas, un arī šeit ienāk arvien vairāk inovācijas arī procesā, kā zāles vispār tiek izstrādātas. Šodien arī tika minēts mākslīgais intelekts vairākas reizes, un es domāju, ka farmācijas nozare ir tā, kas īstenībā to ievieš un izmanto visstraujāk. Un šobrīd mākslīgais intelekts tiek izmantots pilnīgi visās sadaļās, sākot ar to, kā zāles tiek atklātas. Mākslīgais intelekts var ļoti ātri analizēt datus un ieteikt veidus, kādas gan esošo medikamentu citiem pielietojumiem, gan arī kopumā kādu medikamentu var būt. Un, protams, arī tiek simulēti klīniskie pētījumi un tālāk jau tas slavenais stāsts par digitālajiem dvīņiem, kur jau iespējams nākotnē arī arvien ātrāk ienāks. Un šobrīd protams, ja mēs skatāmies, kā tas ir tagad, tad aptuveni 8% tikai no tiem iesāktajiem un potenciāli veiksmīgajiem pētījumiem, tikai 8% ir tie, kas nonāk līdz konkrētam jau esošam medikamentam, tad mākslīgais intelekts šo procentu noteikti ar laiku palielinās.
Tātad šeit tiešām tā sistēmiski runājot ir daudz izaicinājumu, bet mums noteikti jāskatās uz to, kā mēs varam vairāk pāriet uz primāro, sekundāro profilaks un ieguldīt vairāk šeit. Otrkārt par vidi. Mēs šorīt dzirdējām Natāliju Moulu no Eiropas federācijas, kas runāja par farmācijas pakotni, un varbūt liekas, ka tas ir ļoti tālu, tas tur Eiropā notiek un tiek risināti jautājumi, bet patiesībā mēs šeit Latvijā arī esam daļa no Eiropas Savienības, un tas regulējums, kāds tiks pieņemts Eiropas Savienības līmenī, tas veidos arī vidi šeit Latvijā. Un pavisam vienkārši runājot, ja tiek samazināts patenta laiks un ja tiek mazināta šī vides pievilcība inovatīviem medikamentiem šeit, tad skaidrs, ka tie tiks arvien vairāk izstrādāti citur, ārpus Eiropas Savienības, un ilgtermiņā, protams, mūsu pacientiem arī pieejamība mazināsies. Līdz ar to mums ir svarīga arī Eiropas Savienības vide, bet otrkārt arī tas, kāda vide šeit ir Latvijas līmenī. Protams, ka inovācijām vislabākā vide ir tāda, kas ir stabila un tāda, kas ir paredzama. Un gan budžeta kontekstā šobrīd pēdējie gadi ir bijuši ļoti labi, ir bijuši ieguldījumi nozarē kopumā un arī medikamentos, bet, protams, ka jo stabilāka ir vide, jo lielāki ieguvumi ir pacientiem. Un visbeidzot, varbūt par prioritātēm. Inovācijas, tad, kad mēs runājam par inovācijām, katrs no mums iedomājas kaut ko savu droši vien. Es uzreiz iedomājos inovatīvos medikamentus, droši vien Emīls uzreiz domā par kādiem digitāliem jauniem risinājumiem. Ir virkne jaunu uzņēmumu Latvijā, kas dara ļoti labas lietas, bet kā jau Eva šajā jautājuma premisē minēja, kā tad mēs varam izvēlēties, kas ir tas, ko mēs Latvijā vēlamies ieviest, un kā mēs prioritizējam šo ieviešanu. Jo ir ļoti labi pilotu projekti, kas kaut kur darbojas, bet, protams, ka mūsu mērķis ir saprast, kā mēs varam to labo, kas kaut kur notiek, ieviest visā valstī un tomēr piedāvāt visiem pacientiem. Un es domāju, ka tas arī ir viens no tādiem izaicinājumiem, par kuru mēs šodien varam parunāt. Jā. Paldies par ievadu, Vladislava. Jā, ilgi domāju, kā tad sākt, un es domāju, ka jāsaka ar lietu par to, ka tehnoloģijas nav izaicinājums. Ja? Mūsu izaicinājums ir cilvēku kapitāls, un ne tikai tas trūkums, bet arī gan tas domāšanas stils, kā mēs pielietojam tehnoloģijas, un ko mēs sagaidām no tehnoloģiju, kā mēs izmēram to rezultātu. Un jāsaka ar labu lietu, mēs neesam vienīgā valsts, kam ir šādi izaicinājumi. Man liekas, gan ministrs teica par Šveices piemēru, ja, kur ir budžets daudz lielāks, bet saskaras ar izaicinājumu līdzīgiem kā Latvijā, pēc viņa vārdiem, gan arī strādājot arī ar reģionos, kur budžets ir daudz lielāks, piemēram, tuvojas austrumos. Ja. Viņi arī saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem, kā integrēt tehnoloģiju no bakstīšanas, teiksim, tā laboratorijas līmenī vai pilotprojekta līmenī uz ikdienas praksi. Jā, un te mēs varam, protams, pirmkārt, Vladislava jau pieminēja par to plašu pielietojumu, sākot ar zaļu izpēti un atklāšanu. Te visus, laikam, jāapsveic ar to, ka FDA ir apstiprinājis, un jau otrajā fāze ir pāris zaļu kandidāti, ja, kas jau tiek pētīti iesaistot cilvēkus, kas ir 46 medikamenti, kuru izstrādē ir bijis mākslīgais intelekts, jau ir 2. vai 3. klīnisko pētījumu fāzē. Izcili, tad mēs jau esam tur. Mēs jau esam tur, vai ne? Un mēs nerunājam par to, ka bieži vien diskusijas mēs raugamies, ka, kad tad būs tas mākslīgais intelekts, un tad pēc 10 gadus tad mēs pieskarsimies tam tēmām. Tas notiek jau šobrīd, jau paralēli, ka mēs runājam, strādā laboratorijas, strādā kolektīvi, lai to darītu. Bet es gribētu, lai mēs gan mana runā, gan vispār diskusijām, varbūt arī jautājumos, pastīties uz tehnoloģiem kā uz instrumentu, nevis ziloni istabā. Jo bieži vien, ka mēs runājam par digitalizāciju, droši vien šeit visi tika iesaistīti šādas vai tādas diskusijas, ja mēs runājam par tādu, milzīgo nopūtu, vai ne? Sarežģīt tas viss ir. Un, laikam, pats esmu datorzinātnieks, līdz ar to jāpasaka, ka tehnoloģijas ieviešana un digitāla transformācija nav bināra lieta. Tas ir pirmā lieta, kas jāiegaumē. Nav tā, ka mēs sasniegsim 100% pārklājumu e-veselībā vai saistītas sistēmas, vai arī otrajā krastā mēs esam, kur nekā nav, vai ne? Tas viss notiek pakāpeniski. Mums ir jāiestrādā iespēja, kā mēs varam soli pa soli to darīt, un šeit ir svarīgi ne tikai, kā mēs pielietojam tehnoloģijas, un tūlīt es pieskaršos pāris piemēriem, bet kā mēs spējam izmērīt to rezultātu, tos iznākumus, un kā viņus translēt
kliniskā praksa un arī lēmumu pieņemšana, ko mēs piešķiram finansējumu. Un arī piešķiram lēmumu kompensēt kādas konkrētas zāles vai konkrētas terapijas, konkrētas manipulācijas Latvijā, jo nauda ir diezgan ierobežota. Naudas nebūs vairāk. Jā, līdz ar to es gribētu piedot pāris piemērus, varbūt tāds salīdzinājumam pret mūsu realitāti. Tas pats NHS Lielbritānijas piemērs, kura līdzīgi kā mums inovāciju fondā, viņi ieviesa vairākas programmas, bet tas programmas bija virzīts ar konkrēto tā saucamo angliski KPI, ar konkrētu metriku. Viena no programmām bija, kā mēs spējam samazināt gultas aizņemšanas dienas skaitu pret pacientu. Jā, un tas mehānisms ļoti vienkārši. Ir divas pakāpes, kas sniedz finansējumu, viņi nopilotē, parāda grafiku, kur mēs ejam uz augšu vai ejam uz leju, es vienkāršoju, vai ne? Un tad mēs ejam tālāk. Un šim ir konkrēts KPI, ko mēs varam izmērīt, ieguldot naudu, kas ir ierobežota, arī mūsu gadījumi tīpaši, kā mēs spētu izvērtēt, vai mēs esam kaut ko ietaupījuši, gan monetāri, gan arī dzīves kvalitāte, protams, kas atkal atspoguļojas socioekonomiskajos radītājos. Un tas ir tā pretstātam droši vien pret to, kā mēs bieži vien raugāmies uz kaut kādiem pilotiem, kā uz tādu pētniecības iniciatīvu. Mēs gribam pataustīt, mēs gribam papilotēt, kaut kā mums vienmēr ir jāliek konkrēts taustamie cipari, lai mēs spētu izvērtēt, vai šis solis strādā vai nē. Un labs piemērs arī prevencija un skrīnings, jo tur diezgan vienkārši mēs varam izmērīt, cik mums maksā izglābt dzīvību vai ārstēšana pret to, ka mēs noķēram to gadījumu agrīna stadijā vai arī pat novēršam gadījumus, vai ne tā paša onkoloģija, kardiovaskulāra slimība joma un citas terapijas jomās. Un tas nav tikai par digitalizāciju. Šodien jau kolēģiem stāstīju Dānijas piemēru, kur Dānija sūta pa pastu CPV paštestus. Tā nav digitāla lieta, vai ne? Bet tas savā ziņā ir inovācija procesa ziņā. Jo viņi saskaitījuši to, ka maksā 30 eiro par vienu testu, ir daudz liederīgāk un ienesīgāk valstiski, nekā sagaidīt to, ka tie cilvēki atnāks, neatnāks, viņus tur ķert, mēģināt, vai likt milzīgu billboardu, vai ne, vakcinējies, vai noskrinējies, vai mirsti, vai ne. Tas bieži vien tā nestrādā. Un te mēs varam pielietot ikdienas tehnoloģijas, jo visi kaut kādā brīdī, daži tagad jau arī sēžot ne telefonus vai uzdodot jautājumus vai tā, mēs varam pielietot tos pašus rīkus, lai iesaistītu cilvēkus gan veselības prātībā, gan izpratnē par viņu personalizētiem riskiem un ielikt konkrētu izmaksu efektivitāti. Bet es tiešām gribētu to diskusiju virzīt uz to, ka nevis digitalizējam visu pēc iespējas vairāk, un man kā IT cilvēkam tas ļoti patiktu, bet reāli katru soli, ko mēs darām, liekam tomēr, cik daudz mēs varam ietaupīt, uzlabot, pātrināt, un tas iedos mums to motoram, to kustību, vai ne, mēs varētu virzīties tālāk un redzēt jēgu gan pacientu, gan veselības aprūpes speciālistu ziņā. Jā, es pilnīgi piekrītu, un es arī, tad, kad es minēju tos 15% Pasaules veselības organizācijas aprēķinātos kā ietaupījumu, tur arī tiešām ir uzsvērts, ka mēs runājam par tiem risinājumiem, pirmkārtām, kas vislabāk risina pacientu vajadzības, un, protams, arī, kuri rada ietaupījumu, un kur mēs tiešām varam redzēt ļoti konkrētus sasniedzamos rezultātus. Un runājot arī par tādu prioritizēšanu, es domāju, tagad mēs arī kā SIFA piedalījāmies Veselības ministrijas darba grupās par sirds un asinsvadu jauno plānu, un veselu gadu notika grupas vairākas reizes mēnesī, tiešām ļoti daudz vērtīgi priekšlikumi tika apkopoti, bet jāsaka, ka gandrīz katrā tēmā, par ko mēs runājām, piemēram, sabiedrības informēšana, tad profilaks, ārstēšana, iesaistītajiem bija idejas par to, ka mēs varētu digitālo risinājumu šeit un šeit un šeit, un tiešām tās idejas bija ārkārtīgi daudz, un protams, ka teorētiski arī pastāv ļoti daudz iespējas. Jautājums ir par to, kā mēs varam prioritizēt, bet vienlaikus es domāju, ka skaidrs, ka mēs nevarēsim ieviest visu, un ņemot vērā tādu mūsu kopēju attīstību, mums tomēr būtu vērtīgi izvēlēties dažus risinājumus, kur mēs varam būt priekšā, bet kuri vienlaikus iet kopā ar tām politiskajām prioritātēm, ar tiem plāniem, kas mums ir valstiskā līmenī. Neformāli runājot, kad biju bērns un es skolas laika, man bija pirmais darbs. Man vajadzēja cilvēks konvertēt, lai viņi pērka piena produktus, konkrēts. Par to man deva komisija. Un man liekas, šeit ir, es gribu vienkārši paralēli pret to, kā izvēlēties to risinājumu. Ja mēs spētu uzlikt uz ekrāna vai uz kāda billboarda vai uz tāfeles, tas horizontāls vai vertikāls, vai ne, nezinu, skrīnīgs, tur tikko pieminēja, vai pa prevenciju. Paņēmam skrīninga programmas, kāds ir mūsu KPI, cik daudz cilvēks mēs gribam dabūt, un risinājumi, kas viņus dabū,
iegūst arī pievienot vērtību gan monetāro, gan arī slavas diplomu un pateicību, vai ne? Jā, bet arī tā otrā kārta, kuras gribētu aicināt, tiešām arī kā jau Vladislava iesāka, kādas prakses dalībnieki var identificēt, kā varētu tikt aizgūts kā piemērs plašākai inovatīvās vidas radīšanai valstī. Jūs jau iesākāt to tēmu, bet tad konkrēti varbūt tādus praktiskus piemērus, ko mēs Latvijā varētu ieviest, teiksim, esošos apstākļos, dzirdot to, ko iepriekšējā runātāja runāja. Es domāju, tas pirmais jautājums arī ir tas, kā mēs no sākuma nosakam prioritātes. Jo, protams, ka digitalizācija nav mūsu pašmērķis, kā jau Emīls teica, mēs jau risinam ar digitāliem risinājumiem kaut kādas konkrētas problēmas. Piemēram, medikamentu jomā, ja mēs varētu ambiciozi pateikt, ka 5 gadu laikā mēs gribam sasniegt Eiropas Savienības vidējo līmeni pēc medikamentu pieejamības. Mēs zinām, ka tas ir mūsu mērķis, un tad attiecīgi katru gadu mēs uz to ejam. Un tāpat arī, piemēram, digitālie risinājumi var mums palīdzēt šo mērķi sasniegt. Piemēram, šī paša minētā sirds un asinsvadu plāna kontekstā mēs esam arī runājuši par veidiem, kā mēs varētu noteikt konkrētus kritērijus, kurus, piemēram, ģimenes ārsti sasniedz savās praksēs, sekundārās profilakses kontekstā, līdz ar to ārstējam ātrāk, ārstējam šajā līmenī, medikamenti ir pieejamāki, un mēs ietaupam finansējumu jaunā stacionāru līmenī. Runājot par tam praksēm, man gribētos atrast to sautīgo, to vidusceļu, vai to labāko, to saldāko starp divām pusēm, kas ir industrija, valsts vai nekā tāda, kas maksā par pakalpojumu, vai arī paši pacienti maksā par pakalpojumu. Jo skaidrs, ka industrija viens no izaicinājumiem ir, ka viņi grib gan tikt ar medikamentiem līdz pacientam, kam tas ir nepieciešams. Un tur paiet diezgan abnormāls laiks Eiropā, kamēr mēs izējam caur tiem džungļiem, gan birokratiskiem, protams, bet arī datu nepieejamības, datu fragmentācijas ziņā. Un viena no praksēm, ko mēs varētu skatīties, ir, protams, nevis izvēloties, par ko tad mēs maksājam un kas ir tas prioritāras grupas, balstīt uz datiem, uz reālas pasaules datiem. Nevis uz to, ka mēs ceļam rokas un skaidrs, ka katram tā sāpe ir tā sapīgāka, vai ne? Un tad mēs nevaram sadalīt to pīrāgu. Un viena no pieejām, protams, ir vācot datus, mēs spētu identificēt, kas ir tie pacienti pret indikācijām un cik daudz mums ir konkrētas grupas, kurā virzienā, kura reģiona un tā tālāk. Runājot par skrīningu, man liekas, šis ir brīnišķīgākais piemērs, kur mēs reāli varam ietaupīt un skatīties. Jo, kā saka, tur dziesma, ja es būtu sultāns vai ne, bet attiecīgi es saliktu to pīrāgu ar dažādiem izaicinājumiem, kur mēs reāli varam ietaupīt un optimizēt. Viens no stāstiem, protams, ir skrīnings, kur ir skaidra korelācija starp to, ka novēlota stadija, tas mums izmaksā x kārt vairāk, un jebkurš risinājums, un tas nav tikai digitālais. Ja ir servis, kur cilvēki gatavi klauvēt pie durvīm un palīdzēt cilvēkiem viņus nogādāt ar mašīnu uz veselības aprūpes centru, tas arī ir izcila lieta. Mēs runājam par rezultātu. Tas pats ir, piemēram, arī par pašu loģistiku. Mēs tikko Vladislava runājam par to nosūtījumu dublēšanas, kad cilvēkiem izsniedzot nosūtījumus uz dažādiem laboratoriskiem vai citiem izmeklējumiem, tur arī pārklājot šo visu, mēs terējam apjomīgu naudas apjomu. Un tur atkal risinājums var tikt rasts. Jautājums ir, ar kādu pārvaldības mehānismus viņi ieviešam. Ja mēs ejam no rezultāta, ko mēs gribam, vai no vērtības, ko mēs gribam sasniegt, tad, manuprāt, tas būtu efektīvākais variants, ka mēs liekam, samazinot pa 1 vai 2%, vai ne, mēs iegūstam šādu naudas apjomu, un to mēs varam reinvestēt jau risinājuma merūgošanā, risinājuma uzturēšanā. Jo bieži vien mēs iemetam veselības prātībā vai prevencijā, savācam kaut kādus datus, kā viņus interpretēt, kā to ekstrapolēt uz to, ka mēs izterējam 300,000 eiro, vai tas mums palīdzēja ietaupīt vismaz 5. Ja? Šis ir jautājums, kas ir tā migla tīts, un to mēs varam atrisināt ar digitāliem risinājumiem. Un visa pamatā, kā jau Emīls arī teica, tiešām ir dati, jo, lai mēs varētu izmantot dažādas risinājumus, mākslīgo intelektu un pārējos risinājumus, īstenībā jums ir vajadzīgi pamata dati, kas tiek uzkrāti digitāli un kurus mēs varam analizēt un izmantot. Tā kā tas ir tāds pamats, un tad mēs varam arī iet tālāk. Un tāpat arī, piemēram, medikamentu kontekstā Emīls minēja, ka, teiksim, mēs varētu labāk prognozēt, cik pacienti ir, pieņemsim, Latvijā, bet mēs arī varētu labāk redzēt, kāds ir pacientu sasniegtais rezultāts, lietojot konkrēto medikamentu, un tas arī ļauj veidot šo te paredzamāko vidi, par kuru es runāju jau pirms tam.
Nu, un šeit atkal ir skaidrs, ka tas atkal nav stāsts par vienu to ziloni, vai ne, ko mēs gribam apēst, tā kā uzcept un apēst, vai ne, mums vajag viņu sagriezt gabalos. Un tāpēc skatoties uz citu valsts praksēm, ja mēs skatāmies uz digitālu veselības centru, Dānijā, Lielbritānijā, Austrālijā, viņiem nopublicēta ceļakarta, kur reāli skaidrs, ka, labi, viņi grib sasniegt līdz 27. un 30. nosacītam gadam lielisku lietu, ka visi ir veseli, priecīgi, ja, un spēja arī dziesmu svētkot dansot līdz 4 no rīta, vai ne, jo viņi ir tik veselīgi. Bet pirmais solis ir konkrēts vai nu terapiju jomas, vai konkrēti posmi pacienta ceļā, kur mēs varam pilotēt to nosacītu graudaņu ar digitālu risinājumu, kas jau nes skaidrību un jau nes pievienot vērtību. Tad attiecīgi skaldīt un tad jau valdīt. Vai ne? Tas ir tas princips. Jā, tieši tā, es piekrītu. Un es domāju, mēs esam šeit arī runājuši par to sistēmisko līmeni un varbūt pārējot pie tās palīdzēšanas vienam otram. Es domāju, ka šeit arī šajā pasākumā mēs runājam par dialogiem, un es domāju, ka tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai mēs varam iet uz priekšu dialogs arī ar ministriju un VD. Un arī īstenībā savā starpā. Mums arī ar Long Genesis ir ļoti laba pieredze šajā gadā organizēt kopīgu pasākumu mūsu SIFA biedriem, jaunu uzņēmumiem, arī slimnīcu pārstāvjiem, kur mēs dalījāmies ar to, kādas ir vajadzības un izaicinājumi un kā visas iesaistītās puses kopā to var risināt. Un es domāju, ka ja mēs šādā veidā ejam uz priekšu, tad tas ir, un arvien vairāk iesaistam nozari un veidojam dialogu, tas noteikti ir priekšnosacījums. Un no valsts puses savukārt droši vien būtu vērtīgi vairāk celt diskusiju par publisko-privāto partnerību, jo Latvijā ir bijuši daži mēģinājumi, bet, protams, ka tur ir diezgan liels potenciāls, kā mēs varam kopīgi iesaistīties un risināt dažādus jau minētos, to ziloni saskaldīt un risināt. Labi, ķeramies klāt trešajai kārtai. Lūkojamies, kādi ir jautājumi. Es palūkšu arī QR kodu vēlreiz ekrānā. Es redzu, ka tur ir vismaz viens jautājums man parādās. Tas jautājums ir šāds. Kā tad mākslīgais intelekts varētu prioritizēt, kam pienākas zāles no KZS, ja runājam par retajām slimībām? Es domāju, ka to mākslīgais intelekts droši vien tā uzreiz nevarētu prioritizēt. Tas, ko es sākumā stāstīju, ir vairāk tas process, kā mākslīgais intelekts ienāk šo te zāļu izstrādē kā tādā. Bet prioritizēšana tomēr pēc konkrētiem kritērijiem notiek jau mums valsts līmenī. Ja, tas noteikti nav stāsts par lēmumu pieņemšanu, ja, ka mākslīgi intelekta algoritmi mums pasaka, tā, šodien tu stāvē rindā un tu tabletīt nedabūsi, ja, vai tur, nosacīti, ja. Tas ir stāsts par to, ka mēs spējam atvieglot gan veselības aprūpes speciālistu līmenī, gan arī lēmumu pieņemumu valsts pārvaldes līmenī, kā mēs spējam, pieņemt lēmumus uz datiem, ja, jo bieži vien, kad mēs runājam par to, ka savācās viena grupa no cilvēkiem, kuri cieši un kuri grib, protams, ka tas balss ir skaļa, tā balss ir skaļa, un mēs pieņemam lēmumus balstoties uz emocijām, bet mums jāpieņem lēmumus balstoties uz datiem, ne, kas mums nāk un ieplūst. Un tas nav stāsts par to, ka kāds paliek aiz borta vai nē. Mēs apzināmies tu situāciju, un tad jau daudz vienkāršāk arī ieguldīt to naudu. Jo savādāk neatklājot šo, kur mākslīgs intelekts palīdzēt, mēs varēsim tā kā lavīna, vai ne, tā kā iet katru gadu tikai tā kā vairāk un vairāk un vairāk, neatklājot, kas tad tur iekšā, vai ne, ir. Vai jums redzam, man laikam nav redzam vairāk jautājumu? Jā, mēs redzam jautājumu par to, kā mēs varam pārliecināties, ka inovācijas ir pieejamas visiem. Tieši runājot par medikamentu sadaļu, protams, šodien jau tika minēts, ka mēs, diemžēl, kā Latvija esam vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā pēc medikamentu pieejamības, jaunāko medikamentu pieejamības pacientiem. Vienlaikus, protams, mēs esam pēdējos gados gājuši uz priekšu, un ministrs arī ir teicis, ka tā ir prioritāte, un es domāju, ka mums ir svarīgi, lai kompensējamo zāļu sarakstā šie te medikamenti ienāk jaunie pēc iespējas vairāk, jo sistēma mums ir laba, zāļu valsts aģentūra strādā pietiekami ātri. Mūsu lielākā problēma šobrīd tomēr ir finansējums. Un tad tieši medikamentu kontekstā ražotāji ir gatavi nākt Latvijā ar saviem medikamentiem. Mēs zinām, ka rinda ar tiem medikamentiem, ko zāļu valsts aģentūra ir izvērtējusi un kas ir atzīti par izmaksu efektīviem, parasti ir ap 80 līdz 100 medikamentiem, kas tur visu laiku stāv, mazliet mainās, bet rinda ir un vajadzības tiešām ir ārkārtīgi lielas. Runājot par digitāliem risinājumiem, kas jau ir ikdiena, kā arī ir tā saucamie kompaņonu lietotnes, kas nāk roku rokā ar terapijām.
tas ir pieejams diezgan plaši, es domāju, runāju par digitālām tehnoloģijām. Tas jautājums ir, kā mēs viņus izstrādājam. Ja? Jo man patīk iedot piemēru, ka man saka, ka, kā tad tie cilvēki, vai ne, mana omīte vai mana tantīte Bauskā, ja? Kā tad viņi izmantos risinājumus. Un viņi var ieskatīties uz to, ka gandrīz visi izmanto Messengerus WhatsAppu vai kāds cits, tieši tāpēc, ka tas interfejs ir tik vienkāršs un tik robusts, ka viņu ir diezgan vienkārši apgūt. Un tad tas jautājums nav par to, ka tas binārs atkal vai ne, vai mēs tā kā tu varēsi, nespēsi vai nespēsi. Tas jautājums par to, kā mēs taisam tos risinājumus, lai mēs spētu nodrošināt to, ka risinājums ļoti vienkārši. Līdzīgi kā zaļa administrēšana, vai ne? Šis man atgādinājis pagājušo nedēļu pasniedzām Latvijā Eiropas dizaina balvu, kur latviešu nominanti nebija, bet uzvarēja, man liekas, Lietuvā radīta gulta, kas ir domāta medicīniskajā aprūpē, tāds modelis, kas ir tāds, lai medmāsa maksimāli ilgu laiku varētu pavadīt kopā ar pacientu runājot, nevis viņu tur grozot tā gulta, un viņi dabūja tā Eiropas dizaina balvu un patentu balvu, un tam man šķita, cik interesanti. Tāds arī it kā vienkārši tie ražotāji bija aptaujājuši 1000 medmās un sapratuši to problēmu, tā kā jūs minējāt, ir dati, viņi izdomā risinājumu. Un, respektīvi, es nezinu, cik tā gulta maksā, bet viņi ir izdomājuši to risinājumu, ko izmanto laikam Vācijā šobrīd. Jā, es domāju, tur ir tas pozitīvais no vienas puses, ka risinājumi tiešām ir daudz un dažādi. Jāsaka, gan ir dažādi dati, piemēram, banku sektorā no pilotu projektu fāzes uz tādu ieviešanu, horizontālo ieviešanu pāriet tikai 30% projektu. Es domāju, tas izaicinājums arī ir par to, kurus no tiem lieliskajiem risinājumiem mēs varam ieviest un kuri radīs vislielāko pievienoto vērtību. Un runājot par tādiem cilvēku izmantojamām lietām, es tieši nesen lasīju, ka viena no profesijām, kas tagad kļūst arvien pieprasītāka, ir cilvēks, kas palīdz pacientiem orientēties tajos datos, kurus var sniegt mūsu viedie pulksteņi, mūsu telefoni, dažādas aplikācijas, jo ir ļoti daudz iespējas, un mēs jau sākam apjukt, ko izmantot, kā izmantot, un tātad ir cilvēki, kas palīdz nolasīt šos datus, viņus izmantot un pielāgot savu dzīvesveidu, tāpat arī veicina līdzestību medikamentu lietošanā, tā kā mēs noteikti ejam šajā virzienā, kur tie risinājumi ir arvien vairāk. Tur var paķert vēl vienu jautājumu, kas bija paša apakša par empātiju, man liekas, kas ar gultu var kaut kā sasaistīties. Liels paldies. Ja vai pastāv kāda riska, ka digitāla risinājuma varētu attālināt pacientu no cilvēciskas aprūpes puses? Un te ir interesanti, jo no vienas puses tajā pašā JAMA networkā un citas Lancetā arī tika publicēti raksti vai lielas valodas modeļu balstītie aģenti, ko ikdien var nosaukt par ChatGPT tipa risinājumiem, spētu noturēt lielāku empātiju nekā veselības aprūpes speciālisti. Un tā nav nekādu pārmetumu par to, kurš ir empātisks, kurš ne, bet jautājums ir par to, cik daudz darba ir jāveic speciālistam, vai tiešām viņš spēj tik lielu pūli ar cilvēkiem uztvert tādu flatline, vai ne? Attiecīgi. Un tie aģenti tieši pierādīja to, ka viņi spēj komunicēt par ikdienas lietām, kas bieži vien ir jautājumi pacientiem, ka viņi nespēj orientēties savā diagnozē, savā ārstēšanas protokolā, arī slimnīcas teritorijā, kā piemērs, to varētu atdot un atkal atvieglot to slodzi veselības aprūpes speciālistam, lai viņš varētu koncentrēties uz to, kas viņam jādara, vai ne tikai koncentrēties, bet varbūt atvilkt telpu, kas arī ir ļoti svarīgi. Jā, vēl šeit ir jautājums par medikamentu cenām un par to, kā tās veidojas tieši no ražotāja puses. Es jau minēju mazliet par mākslīgo intelektu, kas šobrīd jau sāk palīdzēt, bet skaidrs, ka tas ceļš, lai mēs nonāktu līdz jaunam medikamentam, ir ārkārtīgi garš. Tas var paņemt līdz 10-15 gadi. Un jaunāko medikamentu izstrāde vairāk kā 2 miljardi plus maksā šis viss process. Un vienlaikus, protams, ka tas mērķis ir, lai šie medikamenti pēc iespējas ātrāk nonāktu pie pacientiem. Bet jāsaka, ka Zāļu valsts aģentūras galvenais uzdevums, vērtējot medikamentus, viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt, ka šeit Latvijā mūsu kompensācijas sistēmā ienāktu tikai tie medikamenti, kas Latvijas situācijā ir izmaksu efektīvi. Ir īpašs veids, kā tas tiek darīts, īpašas formulas. Tātad tas, kas ienāk Latvijā, ir jau aprēķināts, ka valstī par šiem medikamentiem maksāt ir izdevīgi, un tas ir ārkārtīgi būtiski.
Jā, un pieķerot jautājumu par veselības aprūpes speciālistu pārliecināšanu par digitāliem risinājumiem, ka tas ir palīgs, nevis sloks. Man liekas, ka ļoti skaidrs par industrijas to domu par tehnoloģijām, vai ne, ka tas atnes datus, tas atnes secinājumus, kas palīdzētu gan uzlabot, atbalstīt to ciklu, gan arī, protams, atbalstīt pacientus, bet tas nevar strādāt, ja veselības aprūpes speciālisti neintegrē to savu ikdienā. Savādāk mēs vienkārši tur kaut ko klikšķināsimies, ja, līdzīgi kā es vācu datus no savu pulksteni vai gredzeni, ja es varu pagriezt savai ģimenes ārstei, visu to labāko man ģimenes ārstei, un viņi teiks, Emil, kas tas ir? Atnāc, tev būs 50 atnācis uz tādām pārbaudītēm, vai ne? Bet tas ir atkal par to, kā mēs raugamies uz tehnoloģijām. Un tā iteratīva izstrāde, ko mēs definējām, tos iznākumus, ko mēs gribam vērtēt, ir tas, manuprāt, veids, kā mēs varam parādīt veselības aprūpes speciālistu, ka digitāla risinājuma ir palīgs. Jo, ja mēs runājam par gaišu nākotni pēc 10 gadiem, kad mums viss tiks struktūrēs digitalizēts, virtuālās realitātes brillēm klikšķināsim tikai pa kreisi, tad tev neveidojas tas burkāna mehānisms. Kāpēc liekoreiz vadīt datus, kāpēc ir jāpavada papildus laiks mācoties, papildus laiks skaidrojot, papildus laiks analizēt kaut ko. Ja mēs spētu tiešām skatīties un raugoties uz to, kā soli pa soli mēs rādam tos izaugsmes vai kaut kādas uzlabojumus, manuprāt, ar katru to nākamo reizi mēs dabūsim vēl lielāko integrēšanu, vēl lielāku iesaisti no visām iesaistītām pusēm. Jā, un vienlaikus arī tehnoloģijas un mākslīgais intelekts noteikti palīdz medikamentiem kļūt arī personalizētākiem. Mēs, protams, kopumā ejam uz precīzijas medicīnu un uz to, ka medikamenti ir konkrētajam cilvēkam pēc konkrētiem marķieriem pēc iespējas labāk piemēroti, bet šobrīd jau tiek izstrādāti arī risinājumi, kur ir apvienota medicīnas tehnoloģija, medikaments un mākslīgais intelekts. Piemēram, tas būtu kāds implants, kurš pats ar mākslīgā intelekta palīdzību zina, kādu zāļu deva, kurā brīdī cilvēkam tiek ievadīta. Tā kā noteikti mijiedarbība ir ārkārtīgi liela šeit, un es domāju, ka tas, ko mēs redzēsim nākamajos gados, arī būs iespaidīgi, un es domāju, ka mums visiem jādomā mazliet futūristiski un visu laiku jādomā par to, cik ātri tā nākotne jau nāk un jāveido sava valsts sistēma tādā veidā, lai mūsu pacientiem šīs jaunās lietas būtu pieejamas pēc iespējas ātrāk. Bet pieliekot tam saldam, futurismu pīrāgam, to nākamās dienas plānu, pirmdienas plānu, labi, atļausim cilvēkiem brīvdienas atpusties, ir par kā inovācijas varat uzlabot ārstēšanas efektivitāti. Un runāja par digitālu komponenti. Tur ikdienas tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, tas pašs tīmekļa programmatūras vai mobilas lietuma programmatūras var līdzēt, kā piemērs nodrošinot un palīdzot pacientam nodrošināt līdzestību, kas ir viens no stāstiem, vai ne? Jo bieži vien runājot, un mēs strādājot vairākos projektus, redzu arī savus kolēģus istabā, mēs intervējam gan pacientu organizācijas, gan iesaistam pašus pacientus, un tie jautājumi, ko viņi uzdod, un kur ir grūti orientēties dažādu iemeslu dēļ, stress, uztraukums, sāpes un tas sloks, ko rada slimība, var likties diezgan ikdienišķi, bet ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēks neizkristu no tā ceļa. Un to mēs lieliski varam darīt ar digitālām pacientu atbalsta programmām, kas ir, tehnoloģiski ir būtība. Mēs atveram telefonu, noskanējam QR kodu vai dabam izņu, uzklikšķinam, mums ir redzams mūsu ceļš, kas man ir jādara rītdien. Vai es drīkstu ģērbties šādi, vai es drīkstu ēst vai dzert pirms konkrētas manipulācijas vai konkrētas procedūras vai kā cita. Un šis viss ir diezgan ikdienas lietas. Ja? Mums bieži vien sūta, Air Balticas tikko lidoja, dienu pirms čekojas lidojumam, vai ne? Neņem nazi, neņem granāts, neņem bazūkas, ja? Ļoti skaisti. Kāpēc mēs nevaram tāpat darīt medicīnā? Tieši tā, un es domāju, ka, protams, šeit mums ir jādomā arī par to, kā mēs pēc iespējas vairāk iedzīvotājs un pacientus varam izglītot tajā, kā mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas, un šeit arī ir šī sadarbība, kāda varētu būt. Es tikko dzirdēju Slovēnijas piemēru, kur viņiem arī, protams, nāk arī Eiropas regulējums par datiem un digitāliem jautājumiem, un tur, pieņemsim, viņu
Veselības ministrijai, kas ir atbildīga par digitalizāciju un pacientiem, ir ļoti labs projekts, kuru finansē nevis Veselības ministrija, bet tieši šī digitalizācijas ministrija ļoti liels visos reģionos, kur pacientu organizācijas apmāca citus pacientus par to, kā vislabāk izmantot tehnoloģijas, un tas noteikti arī ir būtiski. Ļoti, manuprāt, mana galvā svarīga piebilde, ko es aizmirsu, lai tas neliekas, ka mēs tikai uztaisam kādas tur aplikācijas un spēlējamies, ja mums tur visādi, video, bildītes, kā labāk justies, mēs varam vakt datus līdzīga stāsta, izveidotu empātiju un personalizāciju ar to atbalstu. Mēs spējam iesaistīt cilvēku sarunā, par ko tu esi minējis, tajā dialogā, vai ne? Un dialoga otrajā pusē mums ir veselības aprūpes speciālists, un arī valsts pārvalde vai tie, kas plāno veselību, ka tādu vai neplāno veselības politiku. Un mēs spētu parādīt to saucamos sarkanos karodziņus un redzēt, ka ja pacients nereaģē vai viņam tiešām ir viens un tas pats jautājums vairākas reizes, tad šis ir gadījums, kad ir jārēģē. Ja? Un to mēs varam skatīt gan individuālā līmenī, tajā dialoga starp ārstu, klinicistu un pacientu, gan arī makroskopiskajā līmenī. Un šeit ir runāt par konkrētiem piemēriem. Atkal jau gadus atpakaļ mēs palaidām Screenings LV iniciatīvu, iesaistījām 11,000 sievietes. Un, piemēram, strādājot ar vienu pašvaldību, mēs atklājām, ka ir vairākas sievietes, kam ir konkrētas indikācijas, arī ģimenes vēsture, un ar viņiem neviens nav runājis, kā viņi atzīmē, neviens nav runājis par profilaks. Un atverot makroskopiski šos datus un uzliekot tā saucamo cenrada vai izmaksas efektivitāti, mēs varam pieņemt lēmumu, jo tas būtu daudz efektīvāk, ka mēs būtībā uzrunājam katru no tam dāmām vai katru no tam lietotājiem atsevišķi, izterējot X naudas preti tam, ka mēs gaidām un sagaidām to, kā statistika mums rāda, ko vai ne. Paldies. Vai jums ir laiks vēl vienam jautājumam, bet vai tur ir vēl kāds, kas jums šķiet tāds, ko varētu īsi atbildēt? Man jautājums, Vladislav. Jā, mēs šodien ar Emīlu bijām TV un mēs runājām par to, ka mēs viens otram uzdosim jautājumus, un viņš man sola to manu jautājumu iesūtīt man jau visu nedēļu, bet es neesmu saņēmusi. Vakardienas konferences par veselības aprūpi, kad otra daļa bija Oktoberfestā, es tiešām bišķi aizmirsu, piedošanu. Bet, jā, to, ko es gribēju vaicāt, kad mēs runājam par inovatīviem medikamentiem, ka bieži vien tas ir tāds, ka tas jābūt futuristiskiem, vai ne? Bet daudziem cilvēkiem tas izklāsta par futurismu. Bet kā mēs ierobežot, es saprotu, ka tas ļoti liels jautājums, vai ne? Kā mēs ierobežot finansējumā, un kāds ir mūsu sistēma, spētu tiešām pieskarties tai inovatīvākai aprūpei, teiksim tā. Šis nav sagatavots jautājums, vai ne? Jā, es domāju, pirmām kārtām, tiešām tas, ko es jau sākumā runāju par tiem ieguldījumiem šajā medikamentu sadaļā, ir skaidrs, ka šis ieguldījums pēc tam veselības aprūpē un ekonomikā kopumā noteikti atmaksāsies. Tā ir pirmā lieta. Otrakārt, protams, atkal jau izmaksas efektivitāte, tie medikamenti, kas ienāks, viņi būs izmaksas efektīvi. Treškārt, protams, medikamenti kļūst ar vien efektīvāki. Ir medikamenti, kur tiešām iepriekš pacientam būtu kaut kas jālieto visu mūžu, bet šobrīd, piemēram, pietiek ar īsu terapijas kursu, un pēc tam tas vairs nav jāturpina. Tāpēc varbūt, ja mēs sākumā ieguldam lielāku finansējumu, skaidrs, ka ilgtermiņā valstī tas noteikti ir lētāk. Līdz ar to tā globāli skatoties, jebkuri šādi ieguldījumi valstī noteikti atmaksāsies. Un kā mēs varam padarīt šo te jauno medikamentu ienākšanu vēl straujāk, ir šie te dati, par ko es jau minēju. Ja mēs labāk varēsim prognozēt pacientu skaitu, mēs labāk varēsim paskatīties, kādi ir rezultāti, tad arī valsts var skatīties un meklēt dažādus apmaksas modeļus, par kuriem ar ražotājiem var diskutēt, bet, lai to darītu, mums ir vajadzīgi dati, mēs nevaram tikai tā iedomāties. Līdz ar to tas arī ir priekšnosacījums ļoti būtisks. Paldies. Vai tev jautājums man? Mans jautājums tev bija par to, kā mēs varam, kas būtu tie nākamie soļi, kas ir, jo mums ir ļoti labi piemēri. NVD tikko organizēja inovāciju laboratoriju, dažādi piloti, kas notiek. Longgenesis ļoti daudz labas lietas dara. Protams, pirmā lieta ir tie dati un pamatdati, kas mums ir vajadzīgi. Mēs strādājam pie reģistriem, bet kas būtu nākamais solis, kas tev šķiet valstiski būtu jādara un kur mēs varētu sākt?
Tas tā kā intervijā varbūt, ja iet uz to digitālā kompetences centra vadītāju, tad šis arī būtu tāds intervijas jautājums. Super. Nē, nu, zini, ka es jau centos, man liekas, ka mantru atkartot, vai ne, par to iteratīvo domāšanas stilu, bet, nu, vēlreiz varbūt uzliekot to, kā saka, uz papīra. Visas tas iniciatīvas, ko mēs darām, ir lieliskas, bet man liekas, ka mēs bieži vien raugamies uz viņiem kā uz tādu, nu, es pats nāku no pētniecības, no zinātnes, vai ne, un kad tu dabu grantu, nu, tev gribas paspēlēties, vai ne, tad bērnišķīga sajūta, ka tev gribas kaut ko atklāt, vai ne, kaut ko uztaisīt. Super forši, super jautri, super jauki, bet mums vajag taustamu rezultātu. Un kā es jau pieminēju to pašu Lielbritānijas NHS piemēru, ja mēs spētu katru savu nākamo soli un tavu ieceri tā kā ekstrapolēt uz taustama rezultātu vai uz izmaksu samazināšanu, varbūt arī uz palielināšanu, skatoties uz ilgtermiņa rezultātiem, ja? Bet tur būtu taustams stāsts, tad tas, manuprāt, atnestu lielu vērtību. Jo privātais sektors ir gatavs arī. Tas saucamais PPP modelis. Mēs taisam kaudzi ar pilotiem, ar iestādēm, ar pacientu biedrībām, jo mēs gribam tā kā atkost to rieksteņu, kur tie dati slepjas un parādīt, lai ir lēmuma pieņemšana, turpmākais solis. Bet bieži vien tu atduries pret to, ka tu savāc datus, tas ir ļoti forši, tu noprezentē viņus slaidos, nu, un tad mēs to iekonservējam, vai atkal izprintējam uz sienas. Tā tam nav jābūt. Jebkurai lēmumam, ko mēs pieņemam, un mēs varam sakt soli pa soli. Es ļoti ceru, ka Digitālās veselības centrs nonāks līdz tam tai ceļakartei un iesaistīs arī visus klātesošus arī šajā sarunā, šajā dialogā ar vairākiem cilvēkiem. Liels paldies! Precīzi laikā jūs arī noslēdzat sarunu. Aplausi mūsu noslēdzošajam dialogam.